Aizraujoša, aktīva, skatāma spēle svētdienas vakarā tika vērota Arēnā Rīga, kad Rīgas Dinamo pēc 6 zaudētu spēļu sērijas uzņēma savus nākamos viens no tālākajiem kontinentālās hokeja līgas pretiniekiem Vladivostokas Admiral komandu, kur arī turnīra tabulā, protams, ka nevar lolot un lielīties ar panākumiem, un uz Rīgu bija ieradušies tikai un vienīgi pēc laba rezultāta un pēc punktiem. Mūsējiem noskaņojums nebija divreiz jānostāda šādā te spēlē, un, protams, ka no pirmās minūtes Rīgas Dinamo metas uzreiz uzbrukumā un uzreiz pēc pirmā uzvarētā iemetiena spēles sākumā pirmais bīstamais moments pie pretinieku vārtiem, tas netiek realizēts. Komandas pirmajā trešdaļā apmainās ar vairākām bīstamiem uzbrukumiem uz vienu brīdi. Admiral komanda tiešām iesakņojās Rīgas Dinamo aizsardzības zonā, labi pārvalda ripu, vairāk metienu pa Guļevski sargātajiem vārtiem, bet Kristers šodien ir līmenī, tāpat kā visi piecinieki, kura maiņa bija laukumā, tie nostrādāja savu labāko hokeju, un pirmā trešdaļa noslēdz ar bezvārtu nešķirtu 0-0 spēles turpinājums līdzīgs. Nedaudz, protams, ka abas komandas paspēlēja arī skaitliskā vairākumā, tiesa gan abu komandu vārdsargi šodien ir līmenī un nedod iespējas nevienai ne otrai komandai atklāt spēles rezultātu līdz pat trešās trešdaļas sākumam, kad Rīgas Dinamo spēlējot skaitliskajā vairākumā uzreiz pēc uzvarēta iemetiena burtiski paiet tikai 5 sekundes, un Meķiju Majons ar precīzu tālšāvienu atklāja spēles rezultātu, un klātesošie 5500 skatītāji uzgavilē stāvot kājās. Beidzot uzvara ir soļa attālumā. Tiesa gan nesakam hop, pirms neesam pārlēkuši šai te spēlei, un spēles turpinājumā vēl vairāki noraidījumi abām komandām. Pašās spēles beigās par intrigu, ja tā var teikt, parūpējas mūsu aizsargs Sergejs Gimājovs, un metot ripu ārpus aizsardzības zonas, uzreiz to raida bez nekāda traucējuma ārpus laukuma un nopelna 2 minūtes par laika vilcināšanu. Nu ko, pretinieki, protams, ka ķeras pie glābšanas salmiņa no sākuma spēlējot viena laukuma spēlētāja pārsvaru 5-4, pusotru minūtu līdz beigām nomainot arī vārdsargu pret 6. laukuma spēlētāju, un nu jau ir 6-4 mūsu aizsardzības zonā. Ripa veiksmīgi atlec pie mūsu lietuviešu aizsarga leģionāra Nerijusa Ališauskasa, un viņš met ripu ārā no savas aizsardzības zonas, un tiešām šodien jāsaka ir veiksmi mūsu sabiedrotā, un Ripa ieripo pretinieku vārtos, rezultāts 2-0 un 2 punkti uzvara ir nokārtot. Pēc maču uzreiz aprunājāmies par Neriju, par aizvadīto maču, par noskaņojumu šai spēlē pēc 6 zaudēto spēļu sērijas un galu galā par uzvaru un uzvaras vārtiem. Neru, pirmām kārtām paldies par spēli, paldies par šiem 2 punktiem un uzvaru, ko visi klātesošie līdz te bija pelnījuši. Kā var raksturot šo te spēli, kā jūs tai gatavojaties, jo skaidrs, ka bija grūti 6 zaudētas spēles pēc kārtas un visi klātesošie gaidīja tikai un vienīgi to, ko paldies Dievam šovakar sagaidīja? Jā, paldies par atbalstu vispirms. Nu, bija grūti, jā, bija garā zaudējuma sērija, tāpēc mēs gatavamies ļoti nopietni, lai beidzot pārtraukt viņu un uzvarēt. Sanāk uzvarēt, tas ir galvenais. Vai bija kāda tāda īpašāka gatavošanās, un vai galvā sēdēja tas, ka nu jau 6 zaudējumi ir un ka beidzot ir jāuzkāpj uz tās uzvaras tākas? Nu, jā, protams, mēs gribējām uzvarēt, un es domāju, treneri otrādi viņš mums neiedod baigi daudz, lai mēs nedomātu par neko, lai vienkārši iziet un spēlēt savu spēli. Ja mēs zinām, ko mums darīt, un vienkārši jādara tas. Otrie vārti spēlējot mazākumā, tu vienkārši meti ripu ārā no zonas, vai redzēji, ka tur vārdsargs nav, labs metiens, kad jāmet iekšā? Ja godīgi, es metu ārā no zonas un sanāca, ka trāpju vārtus. Pēc mača aprunājāmies ar arī pretinieku komandas uzbrucēju Vojteku Poleku, kurš pirms vairākām sezonām pārstāvēja arī Rīgas Dinamo krāsu un šodien spēlēja pret savu bijušo komandu Rīgas Dinamo skatītāju priekšā. Nu, diemžēl zaudējams Vladivostokai, bet lūk arī viņa komentārs, kas tam bija par iemeslu. What happened with Admiral today? Couldn't score in Riga, and how do you feel to came back here in Riga and play against your ex-team and in front of the spectators? That was actually really fun. I enjoy it. Too bad we lost. But I think we played good. But you guys played better because you guys win. We couldn't score, so that's the main reason why we lost today. But I think it was a good game. And both teams did a good job. So I guess the future will be okay. Cool. All right, man. Thank you very much. Atpūta Rīgas Dinamo līdzjutējiem nav nemaz tik ilga. Rīt darba diena, dodamies uz skolu dārziņiem un uz darbu, bet otrdien jau, protams, atkal vēram vaļā arēnas Rīga durvis, un šeit uzņemsim atkal tālo austrumu komandu Habarovskas Amur.
kā mēs sakam, Rīgai tuvojas lidmašīna ar tīģeriem, bet nevis ar īstiem, bet tiesa gan ar tīģeriem uz formām. Habarovska Samur, otrdienas vakars, un atceramies spēles sākums 19:00. Nenokavējiet!